2021. gadā mēs ar manu sievu Elīnu sākām procesu, darbību, kurai īsti tajā brīdī nebija skaidrs gan tas, cik daudz laika tas prasīs, ko tas sevi ietvers, bet bija skaidra apziņa, ka ir jārīkojas, jo ja tev ir mērķis, skaidra vīzija, skaidrs redzējums, ka šī vieta ir pelnījusi daudz cienījamāku izskatu, savai kultūrvēsturiskajai vērtībai atbilstošu veidolu, tad šos soļus, lai spērtu, ir zināma secība. Un loģiski pirms jebkādu darbu īstenošanas, vienalga, vai tas ir saistīts ar kultūrvēsturisko mantojumu vai dabas mantojumu, pirmais solis ir saprast to, kas ir tas materiāls, kas ir tas, kas ir saglabājies un kas ir tas, kas ir vērtīgs. Un līdz ar to kultūrvēsturiska šāda inventarizācija bija attiecīgi pirmais solis, cik daudz pieminekļu, kādā stāvoklī, kas mums ir vērtīgs, kas ir šīs personas, kas ir apglabātas zem vēl saglabājušamies pieminekļiem, bija tie jautājumi, ar ko mēs sākām darboties 2021. Gada rudenī, šobrīd apritējuši laimīgi 2 gadi. Pavisam praktiski tātad Kapsētas teritorija pietiekami liela un plaša, lai sāktu veidot jau kaut kādu zināmu sistēmu, struktūru, pēc kuras darboties. Es uzzīmēju Kapsētas plānu, tātad topogrāfisku uzmērījumus to brīdi un šobrīd vēl nav, bet tātad izmantojot gan virsmas modeli, gan padomu laika plānus, tātad Kapsētas schematisks plāns tapa, un tas bija pirmais solis, un Kapsētas plānā visa teritorija tika sadalīta 10x10 metru kvadrātos, sektoros. Katram piešķirot savu numuru, un tādā veidā vienu kvadrātu pēc otra sistemātiski apsekojot un dokumentējot katrā kvadrātā saglabājušās materiālās liecības. Fokus pilnīgi noteikti bija uz pieminekļiem, uz tiem objektiem, uz kuriem ir informācija vai potenciāli būs gūstama informācija no uzrakstiem, kas uz tiem ir. Tātad 99,9% tie ir pieminekļi, tas ir tātad tie akmens krusti, čuguna krusti, kapa plāksnes, stēles, kolonnas, tā tālāk un tā joprojām. Tā saucamie futlāri, jeb kapu apmales, tikai tajos gadījumos, ja uz tām ir virsū informācija par aizgājēju. Un tāda bija ļoti maz. Tad skaidrs, ka šis loks ir nedaudz sašaurināts. Pirmais nozīmīgais solis, un tas arī tas, ar ko mēs sākām, bija katra pieminekļa apsekošanas laikā veidot uz pieminekļu iekalto vai veidoto uzraksta norakstu. Lielā daļā gadījumu tas bija diezgan vienkārši. Tajā brīdī paši runājot par 20. gadsimta sākuma pieminekļiem, tie nav pārlieku lieli izaicinājumi, bet tāpat prasa zinām piepūli. Bet tā kā Kapsētas teritorijā ir vairāk kā 100 horizontāli novietotas no dabīga akmens materiāla izgatavotas kapu plāksnes, kas ir bijušas ļoti ilgstoši pakļautas atmosfēras iedarbībai, virsma ir erodējusi, ir arī vandālismu rezultātā bojāti, ir akmens materiāla īpašību dēļ atslāņojušies slāņi, un šie uzraksta fragmenti ir vai nu tikai daļēji saglabājušies vai krietni padzisuši. Citos gadījumos tur ir tikai atsevišķi burti vai frāzes saskatām, bet tiem pieminekļiem, kuriem iekalums ir bijis seklāks, tad tur talkā nāca tumšā laikā gaismošana, tad ar slīpu gaismu gaismojot no sāna, asā leņķī, izceļās reliefs, fotografēts, un pēc tam pēc fotogrāfijām dekodējot vienu vārdu, vienu burtu pēc nākamā veidoti noraksti. Ne visiem pieminekļiem to ir izdevies īstenot, pavisam neliela daļa, bet tomēr vēl ir arī tādi, kuru uzraksts ir vēl joprojām mīkli. Tie ir
10, 15 pieminekļi, pie kuriem noteikti kādā brīdī vajadzētu atgriezties, iespējams atgriezties ar jau mazliet mūsdienīgākām tehnoloģijām, kur pēc tam digitāli var mainīt gaismas atrašanās vietu un tātad mēģināt tikt kaut vai līdz aizgājēju vārdam un dzimšanas miršanas datiem, lai rastu iespēju sasaistīt konkrētu pieminekli ar konkrētu personu. Jo šo personu piemiņa un vieta cēsinieku vēsturiskajā atmiņā ir zudusi. Un tas ir tas mūsu uzdevums šeit šobrīd, mēģināt darīt visu iespējamo, lai gūtu informāciju par šīm vēsturiskajām personām, par viņu ieguldījumu, par viņu veikumu, par viņu nodarbošanos un pakāpeniski atkal atgriezt viņus cēsnieku apziņā. Ja? Tātad pēc fotogrāfijām mēs šeit redzam dažas gaismošanas piemērus. Mēs redzam arī to, ka ne visur uzraksts ir ar labi salasāmiem latīņu burtiem, tā ir arī fraktūra, gotiskais raksts, tā ir arī kirilica, tas ir arī senslāvu raksts, tur ir arī tātad ebreju nodalījumā ir pieminekļus, kuriem ir uzraksts ivritā, un tur milzīgs paldies Iļam Ļenskim, palīdzot tulkot un identificēt zem pieminekļiem apglabāto personu vārdus. Labi, augšējā stūrī mēs redzam vienas kapu plāksnes virsmu, un šādas virsmas ir vairākiem, īpaši no smilšakmens izgatavotajiem pieminekļiem, kur atmosfēras iedarbības rezultātā ir atslāņojušies un zuduši virsmas fragmenti, un līdz ar to neatgriezeniski ir zuduši arī uz pieminekļu veidotie iekalumi. Rūpīgas, jāsaka jau arheoloģiskas izpētes rezultātā tālāk šo pieminekļu zonās var tikt atrasts attiecīgas lauskas, bet ir brīnumaini gadījumi, kuros arī ar to informāciju, kas ir saglabājusies, pateicoties mūsu brīnišķīgajiem biogrāfiskās izpētes veicējiem Agrim Dzenim un Ilzei Struņķei, ir izdevies arī pēc maziem fragmentiem tikt līdz konkrētām personām. Lūk, un labajā apakšējā stūrī ir vēl viens īpašs gadījums, un tādi pieminekļi ir pāris, kas ir arī izgatavoti no dolomīta, un tā kādreiz sākotnēji izgatavošanas laikā ir bijusi klasiska kapa plāksne, bet tīri ģeoloģiski veidojoties šim noguluma iezim, ir bijuši specifiski apstākļi, kuros šādas te izskatās šobrīd pēc kaut kādas piepes vai kā tam līdzīgi, bet tās kavērnas ir bijušas tās, kas ir bijušas pildītas ar mīkstāku materiālu, kas ir laikrakstāk ietekmē sairs, un tad gala rezultātā mums ir tāds tā kā tārpu sāsts akmens, uz kura jau vairs tikai var dažu burtu fragmentus tikai atpazīt. Tā kā ne visur tas ir iespējams kreisajā. No šī attēla labās puses attēla pa kreisi ir smirdzošs attēls. Tas ir savukārt gadījums, kad, lai izceltu reliefu, tad visam vienkārši alumīnija foliju, gludinot saudzīgi uz akmens virsmas, izceļās reliefs, un tad mēs varam tikt līdz vajadzīgajiem vārdiem, vārdu pārbaudēji arī dienas laikā, negaidot nakti un neriskējot ar to, ka tiks izsaukt pašvaldības policija, kas patiesībā jāsaka pārāk bieži Cēsu pilsētas kapsētu netiek izsaukti. Tātad teksta noraksts ir tikai viena neliela sadaļa. Papildus tam katram piemineklim tika noteikti akmens materiāli. Tas ir process, kas jāsaka ir iesācies, bet noslēgsies grūti pateikt, kad, jo bija divas brīnišķīgas tikšanās Cēsu pilsētas kapsētā ar ģeoloģijas doktoru Viju Hoderevu, ar ko mēs tur diezgan ilgu laiku esam kopā pavadījuši. Un akmens materiālu identificēšanai dažreiz
nepietiek ar vizuālu apsekošanu. Tātad ir nepieciešams ņemt paraugus, veikt analīzes, jo šis materiālu apjoms, kas tiek izmantots 19. gadsimtā, 20. gadsimta sākumā, izgatavojot vēsturiskos pieminekļus, nav vairs tāda, ir ļoti plašs, un līdz ar to izsekot, kurā brīdī tas ir Igaunijas, Krievijas, Vācijas, Somijas vai Čehijas imports, un tad tikai šiem reģioniem raksturīgie materiāli, to šobrīd tīri ar vizuālu apsekošanu nepietiek. Bet mēs esam identificējuši galvenos materiālus, tad pārsvarā kalpa plāksnes mums ir dolomīts, un tad attiecīgi tie melnie pieminekļi, par kuriem mēdz teikt melnais granīts, tad tas ir gabro. Tāpat tiek izmantots jūs noteikti esat pamanījuši vēsturiskajās kapsētās, īpaši zem čugunu krustiem vai akmens krustiem, tādi neregulāras formas, ļoti dobumaini akmeņi, tie tātad ir migmatīti, arī vietējas izcēlesmes, kas speciāli tiek meklēti un atlasīti šādai romantiski pieminekļu veidolam. Tātad katrs piemineklis arī tika uzmērīts, veikti viņu pamatdimensiju mērījumu, lai radītu priekšstatu par pieminekļu augstumu, platumu, dziļumu. Diezgan bija ko nopūlēties, lai sasaistītu pieminekļus ar šiem kvadrātiem. Tad dabā kvadrāti netika marķēti, netika vilktas līnijas, netika zīmēts vai kā citādi atsprausts. Liela palīdzība bija pāris talkas, kurās mēs piedalījāmies kopā ar Cēspils gidiem. Arī pat centrālā bilde šeit, tātad ejot ar 10x10 metru šnorīšu rāmi cauri, dokumentējot, kur katrs atrodas piemineklis. Un tad paralēli vēl tam bija iespēja arī tikties Cēspilsētas kapsētā ar ķērpju pētnieku Rolandu Moisjejevu, kurš savukārt tādu priekšizpēti veids. Arī tas ir process, kas vēl ir tālāk priekšā, tātad šī dabas mantojuma apzināšana, inventarizēšana, bet jau šobrīd pēc pusotras, 2 stundu tikšanās mums ir, nemaldos, 19 dažādas ķērpju sugas, no kurām konkrēti šobrīd tad vidējā rindā labajā pusē Rolands skatās uz šo Gabriela Eislēbena piemineklis, tā konkrēti bija 6 dažādu sugu ķērpji. Kāpēc tas ir svarīgi? Tādēļ, ka arī dzīvā daba ir tā, kas izmanto šo vēsturisko vietu kā savu dzīvotni, un tajos gadījumos, kad mēs runājam par aizsargājumām sugām vai retām sugām, nemaz nav sarežģīti pieminekļu atjaunošanas procesā arī ņemt vērā šo dzīvo organismu intereses. Par šo pašu tēmu nedaudz paturpinot, kas tiešā veidā neskāra inventarizācijas procesu, bet kapsētas teritorijā arī jau 2. gadā kopā ar Didzi Mucinieku mēs esam uzstādījuši sikspārņu būrus un putnu būrus, tādā veidā aktivizējot arī šo dzīvās dabas klātbūtni. Un paralēli inventarizācijai, uzrunājot restaurācijas arhitektu Artūru Lapiņu, sākām veidot, un Artūrs izveidoja šādu praktisku dokumentu, pēc kura tālāk darboties atjaunojot pieminekļus, tātad principiāli risinājumi pieminekļu atjaunošanai. Tad mums ir viena kapsēta ar zināmām robežām, un inventarizācijas ietvaros tika identificēti galvenie defektu veidi. Tad čuguna krusts, kāds ir atnācis ar kāju iespējas, čuguna krusts pārlūzas 10 cm virs stiprinājuma postamentā. Un šādu gadījumu ir 30, 40. Katram piemineklim šādā gadījumā neveidojot individuālu restaurācijas plānu, pieeju, bet veidojot sistēmu, šādus principiālus risinājumus, kā mēs katrā šajā gadījumā rīkojamies, lai strādājot pakāpeniski pie pieminekļu atjaunošanas, šis rokraksts būtu līdzīgs. Par šo dokumentu un par Artūra veikumu būs arī nākamais ziņojums, kur Artūrs pats arī šeit pastāstīs.
Inventarizācija tātad ilga 2 gadus ar skaidru mērķi. Skaidrais mērķis bija publiski pieejama informācija. Publiski pieejama informācija gan par apglabātajām personām, par visiem tiem, kam ir kādi piederīgie vai attāli radinieki, kas šeit ir apglabāti un kuriem ir interesi par to. Un ir ļoti svarīgi, lai meklējot vai pētot savas dzimtas saknes, šis resurss tiktu ieraudzīts, pamanīts un izmantots. Un tas attiecās arī uz tiem kapsēta apglabāto tuviniekiem, kas šobrīd nedzīvo Latvijā un kas galvenokārt dzīvo mūsdienu Vācijas teritorijā. Mūsdienu Vācijā, kur attiecīgi jau šo 2 gadu garumā ir bijušas vairākas dzimtas, vairāk piederīgie, kas ir izrādījuši interesi, ar kuriem ir bijušas brīnišķīgas tikšanās, un es ļoti ceru, ka arī daudzsološa sadarbība saistībā ar pieminekļu atjaunošanu. Un tātad, lai padarītu šos inventarizācijas rezultātus publiski pieejams, ir tapusi tīmekļa vietne ar nosaukumu kapsēta.cs.lv. No šodienas jau ir skatāma. Un vēl ir tādā, jāsaka, testa režīmā, jo mēs, ir vēl zināms apjoms ar datiem, kas ir gan jāpapildina, gan jāpārbauda, bet kapsētas mājas lapa, tīmekļa vietne ir ikvienam no jums jau kaut vai pusdienu pārtraukumā paskatām. Tātad, kāpēc es pieminēju, ka šis ir jau skaidrs mērķis bijis sākotnēji? Tāpēc, ka tas ir ietekmējis lielā mērā arī veidu, kā dati tika fiksēti un dokumentēti bezgalīgās Excel tabulās, kurās dati tiek vadīti tā, lai varētu tikt automatizēti ievietoti jau šajā te resursā. Tātad veids, kā mēs viņus fiksējam, un arī tā veida informācija, ko mēs vispār piefiksējam. Kas ir tā būtiskā, kas konkrēti izvirzītos mērķus mums ļautu sasniegt un neapņemoties izdarīt kaut ko tādu, kas gan būtu prasījis vēl 2 papildus gadus pie inventarizācijas, gan arī būtu lieki dati šādā publiskā formātā. Ar to es gribu sacīt, ka inventarizācija, lai arī noslēgusies, nav uzskatām par pilnībā pabeigtu. Padziļināti pētījumi ir noteikti veicami gan saistībā ar personu biogrāfisko izpēti, gan saistībā ar pašiem pieminekļiem, un to vēl padziļināt, detalizēt izpēti. Tātad tīmekļa vietnē kapsēta.cs.lv ir 2 galvenās sadaļas. Pirmkārt, tā ir sadaļa, kas ir veltīta pieminekļiem. Tātad kreisās puses attēlā jūs redzat šo skatu, kas nav tāds skats, kāds viņš pavērsies jums mobilajā telefonā, tas ir tāds, kad jūs skatītos datorā. Rindojas pieminekļu fotoattēli. Katram piemineklim viens fotoattēls, es nepieminēju kopējo skaitu, mēs runājam par 800 pieminekļiem, un tajā brīdī, kad kaut vai katram piemineklim ir jānomēra augstums, platums, dziļums, tad bez 3-4 dienām aktīva darba īsti nekas nenotiek. Tātad skaitliski tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz ar katru objektu čubinoties. Šobrīd, ja nemaldos, ir pie 650 ievadīti pareizcīgo nodalījums un ebreju nodalījumu dati vēl joprojām man nav ievadīti, bet tātad šeit šobrīd ir luterāņu nodalījumu pieminekļi, kas tātad ir vairāk kā 600. Uzspiežot uz katru, tātad ir iespēja šajā pirmajā lapā izvēlēties kādu no sevi interesējošajiem pieminekļiem, vienkārši tāpēc, ka tas konkrētais piemineklis liekas interesants, uzspiest uz attēlu un atverās šīs labās puses skats ar palielinātu fotoattēlu un manis jau minētajiem datiem, teksta norakstu, materiāliem, dimensijām, datējumu. Ja ir informācija par pieminekļu izgatavotāju, kas jāatzīst, gan ir tikai ļoti nelielai daļai pieminekļu šobrīd zinām, tajā brīdī, kad ir iekalums uz postamenta. Bet tātad meklēšanai ir izmantojams arī filtrs kreisā pusē, pašā kreisajā malā. Ir redzams tātad filtrs, kurā ir iespējams atlasīt gan pēc datējumu, gan pēc izgatavotāja, un arī pēc pieminekļa tipa. Un šī tipoloģiskā
tipoloģiskais dalījums ir viens no tiem elementiem, kas ir ļoti apzināti veidots konkrēti datubāzes vajadzībai, šādam publiskam formātam. Lai tajā brīdī, ka jums interesē tikai čugunkrusti, vai tas ir jūsu pētniecības jautājums, vai tas ir tāpēc, ka zinām, ka kādreiz mums kādam dzimtā piederīgajam bija šāds čugunkrusts kapsētā, ir iespēja atlasīt. Tātad nesadalot un nesašķeļot ļoti mazās šaurās tipoloģiskās grupās, tās ir kapa plāksnes, akmens krusti, čugunkrusti, piemiņas plāksnes, obeliski, kolonnas, stēles. Arī šis tātad dalījums ir kas tāds, pie kā noteikti nākotnē būtu jāstrādā, un noteikti jāstrādā arī nacionālā mērogā, veidojot tipoloģiju 18. 19. gadsimta, 20. gadsimta sākuma pieminekļiem, un tad arī attiecīgi kopīgi sadarbībā visticamāk ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, veidojot šo tipoloģisko dalījumu, mēs varētu arī kā papildus datus arī iekšā šajā mājaslapā kā atsevišķu sadaļu veidot. Tātad otra lielā sadaļa ir veltīt apbedītajiem, un tas bija tas fundamentāli svarīgais un jāatzīst arī pats saistošākais un īpašākais. Jūs zināt, jums ir kultūra vēsturiska vieta, vēsturiska kapsēta, kurā ir apglabāti tūkstoši cēsnieku, no kuriem zināmi vai pieminēti ir vien pāris desmiti. Un kā tikt līdz šiem, kā atgriezt viņu piemiņu, tas ir ļoti izaicinošs jautājums, un principā liekas, ka pirmais loģiskais solis tad ir sasaistīt šīs vēsturiskās personas ar konkrētiem esošiem objektiem, vai esošas objektus sasaistīt ar personām. Un tāpēc bija ļoti būtiski šī tekstu norakstīšana, atkodēšana, jo bezpersoniska kapa plāksne vienmēr būs un paliks bezpersoniska kapa plāksne. Arī mākslas zinātnieks stāstīs, cik ļoti tā ir vērtīga no mākslas vēstures vai no tēlniecības viedokļa, viņa būs bezpersoniska. Un savukārt kapsēta pēc savas būtības ir vieta piemiņai, un atgriezt šo cilvēku piemiņu, manuprāt, ir galvenais šī brīža uzdevums, uz ko tad viens no soļiem šobrīd ir kapsētas tīmekļa vietnē izveidotā sadaļa, kur tātad alfabēta secībā pēc uzvārdiem ir uzskaitīti visi tie, kurus mums līdz šim ir izdevies identificēt. Saraksts pilnīgi noteikti papildināsies tajā brīdī, kad liela daļa apgāsto pieminekļu tiks pacelti atpakaļ vertikālā stāvoklī, kur uzrakstus šobrīd mēs nevaram izlasīt, jo tie ir vērsti pret zemi. Un tātad arī tāpat darbojas filtrs. Mēs varam atlasīt gan pēc periodi, mēs zinām konkrētas personas dzīves gadus, vai mēs varam arī vienkārši alfabēta secībā pēc uzvārda atlasīt. Mums interesējoši uzspiežot uz personas vārda, atverās labās puses lapa, tātad jau lapa ar padziļinātu informāciju, un šī padziļinātā informācija ietver sevī pieminekļa attēlu, zem kur apakšā ir saite, uz kuras uzspiežot. Mēs aizējam jau uz pieminekļa lapu, kurā tātad bija visa šī iepriekš aprakstītā man informācija par izmēriem, norakstu un vispārējo. Ja personai ir saglabājusies vēsturiska fotogrāfija, tad tā ir ievietota šeit, ir atsauce uz avotu. Un savukārt labās puses lejā tātad mums ir vārds uzvārds, dzīves dati, nodarbošanās. Nodarbošanās arī darbojas kā aktīvas saites, kuras uzspiežot, tad ir iespēja atlasīt šī gadījumā. Uzreiz automātiski atlasās visi ārsti. Un savukārt tālāk seko informācija, ko Ilzei Struņķei, Agrim Dzenim, man līdzdarbojoties, ir izdevies atrast periodikā, izdevies atrast baznīcu grāmatās, tātad mirušo reģistros, šajās metrikās, un arī vēl cita veida avotos, arī publikācijās ir tādas, ir konkrēti šī gadījumā par Karlu von Petersenu, tādas ir arī
publicētos publikācijās citās. Tātad apkopota tā informācija, kas sniedz vismaz minimālu apjomu ar informāciju, kas tam, kurš ir ieinteresēts konkrētās personas biogrāfijā, dot pirmo soli, lai kaut ko vairāk par šo cilvēku tālāk izzinātu.